Mūsu ikdiena nav iedomājama bez atkritumu radīšanas. Iepirkšanās, ēdiena pagatavošana vai pat parasta atpūta spēja radīt neiedomājamu atkritumu apjomu. Vai situācija, ka atkritumi dienas beigās jau smeļas pāri tvertnes malām un atkritumu izvešanas rēķins ar katru mēnesi pieaug, tev ir ierasta parādība? Tad ir pienācis laiks teikt nē pārpildītajiem atkritumu konteineriem, sākot šķirot atkritumus. Šķirot atkritumus ir vienkārši, ērti un ekonomiski izdevīgi. Atkritumu šķirošana neprasa nekādas papildu investīcijas vai ikdienas ieradumu maiņu. Ja pievērsīsi atkritumu šķirošanai lielāku uzmanību, tu nevis apgrūtināsi sevi, bet padarīsi labāku dzīvi gan sev, gan arī cilvēkiem ap tevi. Ja atkritumus nešķiro, tie visi nonāk atkritumu poligonā, kur tiek apglabāti, taču daudzi no tiem ir piemēroti otrreizējai pārstrādei. Piemēram, izēvielas, kas tiek izgatavotas no neatjaunojamiem, izsīkstošiem dabas resursiem, piemēram, naftas. Tas ir līdzīgi kā apglabāt zemē vērtības, kuras mēs būtu varējuši izlietot kam noderīgam. Ja sāksi šķirot atkritumus, tad ne tikai ievērojami samazināsi savas izmaksas par atkritumu izvešanu, bet arī parūpēsies, lai šeit, atkritumu poligonā, nonāktu tikai tas, kas tiešām vairs nav izmantojams. Atkritumu poligons nav bezizmēra, tāpēc atkritumu noglabāšana ik gadu kļūst aizvien dārgāka. Savukārt, sašķirotos atkritumus izved un pārstrādā bez maksas. Lai arī cik rūpīgi mēs šķirotu atkritumus, tomēr otrreizējo izēvielu tvertnēs gadās atrast arī lietas, kurām tur nav jāatrodas. Tāpēc visas šķirotās izēvielas vispirms tiek rūpīgi pāršķirotas uz šķirošanas līnijas, atdalot pārstrādei nederīgos piemaisījumus un sadalot tās pa materiālu veidiem. Pudeles vienviet, plēvis citur, stikla iepakojums atsevišķā konteinerā. Viss šis process būtu krietni vieglāks, ja iedzīvotāji šķirot atkritumus pareizi, pirms izmešanas iepakojumu izskalotu no ēdienu paliekām, kā arī iespēja robežās saplacināt. Atkritumu šķirošana nav tikai iepakojuma izmešana atsevišķās tvertnēs, bet arī izpratne par materiālu atšķirībām un to pārstrādes iespējām. Jo vairāk mēs par to zināsim, jo labprātīgāk un aizrautīgāk šķirosim. Lai arī šorīt apēsto brokastu pārslu kārba vai izdzertās tējas kastīte jau ir izgatavota no pārstrādāta papīra, tā tik un tā lieliski piemērota atkārtotai pārstrādei. Pastāv daudz dažādu papīra pārstrādes iespēju. Piemēram, tepat Latvijā makulatūru pārstrādā olu palikņos. Uz rūpnīcu tiek atvestas lielās makulatūras ķīpas, kuru saturs tiek izšķīdināts viendabīgā masā. Izšķīdinātā papīra un kartona masa nonāk iekārtās, kas to presē un žāvē, radot olu palikņus. Tādējādi tiek audzēti dabas resursi, radītas jaunas darba vietas, kā arī saražotas jaunas, bet tajā pašā laikā otrreizējas vērtības. Plastmasas iepakojumu šķiro pa veidiem, atdala no piemaisījumiem, smalcina, mazgā un pārkausē plastmasas granulās vai pārslās, ko pēc tam izmanto gan jaunu plēvju un pudeļu izgatavošanā, gan kā pieaukumu plastmasas izstrādājumu ražošanā. Līdzīgi arī stikla attīra no piemaisījumiem un pārkausē jaunos stikla izstrādājumos. Turklāt interesanti ir tas, ka stiklu var pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu, nezaudējot tā kvalitāti. Izmetot kārtējo stikla pudeli vai burku kopā ar sadzīves atkritumiem, mēs zaudējam vērtīgu materiālu un patērējam ar vien jaunus resursus. Savukārt, pārstrādājot stiklu, tam tiek radīts otrs mūžs. Pārstrādājot izlietoto iepakojumu otrreizējās izēvielās, tiek saglabāti vērtīgi dabas resursi, kā arī taupīts ūdens un ievērojami samazināts elektrības patēriņš. Turklāt, vide ir tīra un sakopta, un tajā ir prieks uzturēties. Mēs nedrīkstam no dabas tikai ņemt, tai ir arī jāsniedz kaut kas pretī, un tas, ko varam darīt, ir pēc iespējas ilgāk saglabāt tās ierobežotos resursus.
papīra, plastmasas un stikla iepakojumu liec atsevišķās tvertnēs. Turklāt pārliecinies, ka šis iepakojums tiešām ir tukšs un tīrs, citādi tas nebūs derīgs pārstrādei. Lai šķirotie atkritumi aizņemtu mazāk vietas, neaizmirsti tos saplacināt. Par to, kas ir piemērots otrreizējai pārstrādei un ko tomēr mest kopā ar sadzīves atkritumiem, vari ērti uzzināt bezmaksas mobilajā aplikācijā Atkritumu šķirošana. Aplikācija ir izstrādāta kā ērts palīgs pareizā ikdienas atkritumu šķirošanā. Ja nezini, kur nodot sašķirotos atkritumus pārstrādei, aplikācijas interaktīvajā kartē iespējams aplūkot visas savai dzīvesvietai tuvākos dalītās vākšanas konteinerus un ekolaukumus, kur sašķirotos atkritumus pieņem bez maksas. Atkritumu šķirošana ir solis pretim tīrai un sakoptai videi. Tā ir iespēja piešķirt jaunu nozīmi lietām, kuras vienkārši izmetam miskastē, neapzinoties to vērtību. Iedomājies, ka katra izmestā kartona kaste vai dokumentu kaudze ir dzīva un skābekli ražojoša koka daļa, kas tā vietā, lai absorbētu kaitīgo oglekļa dioksīdu, tiek aprakta atkritumu poligonā. Esi tuvāk dabai? Sāc šķirot jau šodien!